Turpināsim ar nākošo prezentāciju par paralimpisko sportu un pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm. Un tāpēc aicināšu no Norvēģijas fiziskās un rehabilitācijas medicīnas ārstu no rehabilitācijas centra Vickers und Bad no Norvēģijas Pāvelu Mustafinu. Sveiks, Pāvēl! Sveiki! Paldies! Jā. Cik ilgi es varu runāt? Jūs varat runāt, 20 minūtes, jā, viss pēc plāna. Jā. Paldies par uzaicinājumu, godētie kolēģi. Vispirms Ukrainiem. Jūs esat uzbūvējuši mūsdienu vislielāko kara rehabilitācijas sistēmu pasaulē. Tas ir noticis par 4 gadiem un ar diezgan ierobežotiem resursiem. Neviens cits no pasauli nebija paveicis līdz jums. Un otra lieta, kā Fizikālās medicīnas rehabilitācijas asociācija Ukraina bija dibināta 2014. Gada māja, jūnija aptuveni. Ja, tas nozīmē, ka karš savā ziņā stimulēja to, ka rehabilitācija sāka veidoties kā struktūra. Jā, paldies par uzaicinājumu un Latvijas kolēģiem paldies par to, ka jūs uzņemat Ukrainu šeit, neskatoties uz to, ka resursi rehabilitācija šeit arī ir tradicionāli diezgan relatīvi zemāka līmenī nekā Norvēģijā, tā teiksim. Tēma ir paralimpiskais sports un pielāgotas fiziskas aktivitātes. Īstenībā nerunāsim par medaļiem, un kā tulki dzird, latviešu valoda nav pirmā, nav otrā. Tā ir viena no 5, tad gadījuma, ja pēkšņi valoda parcelas, tad sakiet to, ka mēs atgriezīsimies. Mēs parunāsim nedaudz par vēsturiem, par mūsdienam un par fizisko aktivitāšu nozīmi vēlēna rehabilitācija. Šeit būs dažas bildes, privātas bildes no to, ko mēs bijām uzņemuši vairākas pasaules valstis dažādos gados. Paralimpiskajās spēles citur, rehabilitācijas centros. Un šis vēstījums ir kopā ar kolēģi uzrakstīts. Viņa arī ir fizikālās medicīnas ārste. Mēs abi iepriekšējā dzīvē arī ir sporta ārste, un kolēģi iepriekšējā dzīvē arī ir fizioterapeiti. Tad mums ir zināma pieredze rehabilitācija, bet mēs nerunāsim par rehabilitācijas centriem, par aktīvu specializētu rehabilitāciju tālāk. Jā, mēs runāsim par to starptautisku kustību un par to, kā to var izmantot pēc kara pacientiem. Jā, tas ir vienīgais slaids par Norvēģiju. Norvēģija nodarbojas ar evakuāciju no Ukrainas ar sanitāro lidmašīnu. Tā ir faktiski vienīgā valsts, ka to dara kopš 22. gada. Turpinās vismaz līdz 27. gadam. Šeit jūs varat redzēt oficiālu statistiku, 2800 pacienti. Tā ir Norvēģijas valdības statistika. Ja mēs skatāmies uz citu statistiku, skaits ir ievērojami augstāk. Ja mēs vispār runāsim par statistiku, par to mēs druscītim parunāsim sakarā ar kara darbību, tad īsti mēs tai statistikai ticēt viennozīmīgi nevaram, jo statistikas avoti ir ļoti dažādi. Ja mēs salīdzināsim, pieņemsim viena kara incidenta divas puses, ko viena vai otra puse saka, vai ko saka citi neatkarīgi, vai kā tiek traumas vai multitraumas, amputācijas uzskaitītas. Ja, tad tā metodoloģija ir diezgan dažāda. Arī par Ukrainu es biju dzirdējis ļoti dažādus datus par amputācijām. To, ka es biju lasījis no dažādiem avotiem, no aptuveni 20-40 tūkstošiem, tie aptuveni 120, daži saka līdz 150 tūkstošiem amputāciju. Jā, tad Norvēģija. Un Norvēģija veic arī pēc tam rehabilitāciju. Jā, tad tāpat kā Latvija pēc ortopediskām operācijām vai bez operācijām
pacienti tiek rehabilitēti Nacionālā rehabilitācijas centra vai dažādos centros. Bet rehabilitācija ar to arī nebeidzas. Ir svarīgs ar nākamo posmu rehabilitāciju. Un par to ir runāšu, par paralimpisko sportu. Kā teikt, šeit ir dažas privātas bildes. Tā augšējā bilde ir kādam sacensībam paralimpiskas spēles, varbūt Sidneja vai... Nē, Sidneja tā nevar būt. Kaut kur pasaulē. Tā otra bilde ir no Eipatorijas, no Krimējas. Tā bija uzņemta septembrī 2011. gada. Tur bija startautis turnīrs sedvolejbola. Tā ir Slovenijas sieviešu izlase. Viņi bija eksperimentējuši uz dažādām virsmām spēlēt ārā to beach sedvolejbolu. Tad tas no Eipatorijas, tā bilde apakšējā. Šeit jūs neko neredzēsiet. Tā ir statistika. Statistika par ievainotiem sakarā ar mīnussprādzieniem vai ar nespragušas munīcijas sprādzieniem vēlākos gados pēc kara darbības. Šeit ir dati no Bosnijas un Hercegovinas, no Kambodžas, Vietnama, Laosa, Nikaragua, Hondurasa. Un es saku, ja pētīt dažādus avotus, tie dati ir ļoti atšķirīgi. Dažreiz pat 10 reizes atšķirīgi starp dažādiem avotiem. Tātad grūti pateikt, kam ir taisnība. Ja jūs redzat, tas bildes, kā jūs domājat, tas baltais, kas tur tas varētu būt? Tā ir bilde no Sarajeva, no 99. gada. Tie ir militārie kapi, tie ir apbedījumi, stabiņi, baltie stabiņi. Tad Sarajeva bija aplenkts apkārt, tur nebija vietas, kur apglabāt, tie ir kapi. Tā otra bilde apakšā ir uzņemta, tur bija uzcelta jauna olimpiska hale, sporta hale. Un tā bija uzņemta tieši no halles, jā, tad aiz muguras bija halles siena. Un jūs redzat, ka tie baltie stabiņi sākas kaut kur 50 metrus aiz sienas. Jā, tad milzīgs ievainotu un mirušu skaits. Nerunājot par definīcijām, īpaši, kas ir fizioterapija, kas ir pielāgotas fiziskas aktivitātes, kas ir paralimpiskais sports. Sports atšķiras ar medicīnisku klasifikāciju, bet īstenībā tas ir domāts tiem pašiem cilvēkiem ar dažādiem funkcionēšanas traucījumiem. Vēsturiski pirmas paralimpiskas spēles, ko saka, ka paralimpiskas tika veiktas 48. gada Stokmandevīle. Te ir bildes, tā augšējā bilde, tur ir ieiet Stokmandevīle rehabilitācijas centra, tas ir Nacionālais spinālu pacientu rehabilitācijas centrs Lielbritānijā. Bija liels pēc kara ievainotu cilvēku skaits rehabilitācijas centros. Aktīvas rehabilitācijas posms bija beidzies, bija jādara kaut ko tālāk, tad bija introducētas arī sporta sacensības. Pirmais bija lauka šaušanas sacensības. Tas bija noticis 48. gada augusta. Vienlaicīgi Londonā arī bija olimpiskas spēles. Tas tā kā, sakrītība, saka, ka sakrītība. Londona bija jābūt olimpiskajām spēlēm 44. gada, bet tas bija atcelta sakarā ar kāru. Jā, tas bija pirmais pēc kara olimpiskas spēles Londona un vienlaicīgi Stokmandevīle tad aranžēja lauka šaušanas sacensības. Vēlāk pievienojas viegla atletika, vēlāk pievienojas Nīderlande, Holande. Un šī kustība attīstījies kā paralimpiska kustība. Tagad ir visa pasaule, vairāki 10 sporta veidi, vairāk vai mazāk pielāgoti praktiski visam kontingentam, kas mums ir rehabilitācijas medicīna, un ko dažreiz var minēt kā vēlienas rehabilitācijas instrumentu. Sedvolejbols ir viens no
paralimpiskiem sporta veidiem. Sedvolejbols šogad atzīmē 70 gadu jubileju. Es parādījos Nīderlandi un pakāpeniski bija audzis. Pašlaik tiek spēlēts, kā saka Starptautiskā federācija, 75 valstis, vairāk 10 000 cilvēku ar to nodarbojas regulāri. Kāpēc tieši sedvolejbols šodien tiek minēts? Tas ir komandas sporta veids. Daudz cilvēku var būt iesaistīti vienlaicīgi. Nav dārgs, nav vajadzīgas protēzes, spēlē sedus. Pamata spēlē cilvēki ar kāju amputācijām, unilaterālās, bilaterālās, daži līmeņi neiroloģiskiem traucējumiem, bojājumiem. Nav labi, ja ir jūšanas traucējumi, kāju vai sežam vietas līmenī, bet principā diezgan tāds demokratisks sporta veids. Daudz kas var nodarboties, un to arī dara. Un volejbolu, šo pielāgotu volejbolu spēlē sedus un stāvus, un sedus un stāvus spēlē iekš un ārā. Tātad ārā var spēlēt tā saucam beach volejbolu, stāju volejbolu vai sedu volejbolu. Jā, tie kreisie puse tas ir no Pekinas paralimpiskajām spēlēm, labajā puse tas no Kambodžas, tas ir stāju volejbola pasaules kaus. Kambodža. Tas bija pirmas sacensības, pirmas starptautiskas sacensības jebkura sporta veida pēc kara Kambodža. Stāja volejbols. Mēs pētījām nedaudz dziļāk par šo, es par pētījumu nerunāšu, kopš 90. gadiem. Īstenībā no sākuma tas bija tīri sporta medicīnas pētījums par sporta traumatismu, par sporta traumu predisponējušiem faktoriem, par profilakse, par testēšanu, kardiorespiratoru testēšanu, par biomehāniku, par to, kā dažāda līmeņa amputācijas var ietekmēt sporta specifiskas kustības, tā ir tā saucamā funkcionāla klasifikācija, biomehānika, par dzīves kvalitāti un par dažādiem jautājumiem. Bet kopumā var teikt, ka tas ir diezgan drošs sporta veids ar zemu traumatismu un cilvēki var nodarboties reāli ilgstoši ar šo sporta veidu. Arī ar, pieņemsim, ar pēc multitraumas vai ar amputācijām. Šeit ir pasaules karte, kur mēs vairāk vai mazāk esam bijuši. Tie ir reģioni pēc kara, bija daudz ex-Dienvidslāvijā 90. gados, Bosnija, Hercegovina, Kroācija, Serbija, arī Slovenija. Slovenija nebija iesaistīta kara darbība, bet Slovenija ir attīstīta sedvolejbols. Irāna, Irāka, Laosa, Kambodža, Vietnama, Subsahara Afrika, vairākas valstis der, Uganda, Ruanda, Burundi der, Latinamerika, Nikaragua, Hondurasa. Tātad tie reģioni, kur ir bijuši kari, kur ir liels cilvēku skaits ar paliekošiem funkcionēšanas traucējumiem, pamata ar amputācijām, kas spēlē sedvolejbolu un arī stāju volejbolu. Te labai puse bildes, tas arī no Kambodžas. Viņi ir izgatavojuši apbalvojumu sacensībām no ieročiem, no ex-ieročiem. Pirms aptuveni 20 gadiem bija Eiropas projekts par pielāgotam fiziskam aktivitātēm, kur tika strukturēta loma, kāda loma ir pielāgotam fiziskam aktivitātēm, rehabilitācija, sporta un izglītība. Un sedvolejbols tika minēts kā labas kliniskas prakses piemērs vēlina rehabilitācija valstis pēc kara. Jā, tas arī ierakstīts kā labas prakses piemērs EUSAPA, kas ir Eiropas standarti par pielāgotam fiziskam aktivitātam.
no Latvijas viņa projekta piedalījās RCU un Sporta akadēmija. To vajag. Kāpēc tas ir svarīgi? Es to jūs nelasīšu. Pirmam kārtam, ka tas ir ilgtermiņa, ka mēs jau savu darbu esam padarījuši, ārsti, fizioterapeiti, ergo, varbūt psiholoģi vairāk vai mazāk. Bet cilvēkiem jādzīvo tālāk. Un tā ir iespēja iesaistīties ilgtermiņa aktivitātes, īstenībā, kur mums kā medicīnas profesionāliem īpaši daudz nav ko darīt. Tur nelielas traumatisms un šo to vajag padarīt, bet īstenībā šie cilvēki var funkcionēt diezgan labi tālāk grupās. Tā ir zināma slodze, tas ir treniņš. Viennozīmīgi psiholoģiska adaptācija, komandas vide. Es uzrakstīju komandas šeit 2 reizes, tas ir speciāli ar nolūku. Jo viena lieta, ka viņi spēlē komanda. Otra lieta, ka viņi, tie, kas ir izgājuši kāram, viņi saprot viens otru. Tas ir svarīgi, ja, ka viņi saprot, kas viņi ir, ko viņi kopā ir izdzīvojuši un kas varbūt notiks tālāk, ja? Tad, kā grupa. Viņi funkcionē ļoti labi kā grupa. Un arī citos sporta veidos bieži viņi nodarbojas ne tikai ar sēdvolejbolu, nodarbojas ar hokeju, pieņemsim, tas saucamies šelki hokejs, siti hokejs, kā Igaunija, pieņemsim, vai ar citiem sporta veidiem, bet arī komanda. Tie paši cilvēki tā kā migrē starp dažādiem sporta veidiem. Un arī komanda ikdienas dzīve. Ja? Tad parasti viņi saglabā to sadarbību, tas attiecības ilgu laiku. Viņam daudzas komandas, ko es biju vērojis no 90. gadiem, varbūt mazāk tagad, viņi joprojām tie paši, kā komandas kodols. Ja? Viņi ir iesākuši, ja, un tas arī tā kā turpinās tā darbība. Šeit ir bildes atkal no Sarajeva. Te vidu jūs redzat, tas ir Olimpiskais muzejs Sarajeva. Tas ir 99. gads. Tas bija paša kara sākumā, aptuveni 92. gada. Tas bija iznīcinājums. Daļa iznīcināts. Tad tur tikai sienas, ja, tur muzeja nav iekšā. Ir šilti, ir nosaukums, ka tas ir Olimpiskais muzejs, ja, bet iekšā nekā nebija 99. gada, tur auga koki. Tagad ir restaurējis no jauna tas Olimpiskais muzejs. Sarajeva bija Ziemas paralimpiskas spēles 84. gada. Tam pa godu bija uzcēlis šis muzejs, kas bija nojauks kara laiku un tagad atjaunots. Tur apakšā tā ir lidosta, tā ir Sarajeva lidosta, tā bija pilnīgi slēgta. Tur nebija nekādas kustības, tā bija militāra lidosta. Tie militāri nelaidīja nevienu iekšā. Labajā pusē varbūt nelabi redzams, tā ir parasta māja, daudzstāvu māja. Un tur sagrauta malka. Tad cilvēkiem vajadzēja izmantot dabūt krāsnīs iekšā dzīvokļos, jā, un izmantoja šāda veida apkuri. Bet Bosnija un Hercegovina kļuva par vienu no pasaules labākajām komandām. Viņi ir arī paralimpiskie čempioni, vicečempioni. Irāna 30 gadu laika ir spēcīgāka vīriešu komanda. Kambodža stāju volejbols, tur nav sēdvolejbols, bet stāju volejbols ir stiprākais starp visiem sporta veidiem runājot. Ukraina ir labas tradīcijas. Šeit apakšē ir, tas nav manas bildes, tas no interneta. Ukrainas paralimpiskā komiteja. Valerijas Šuškevičs, prezidents, viņš sēž ratiņkrēslā tur vidu. Viņš ir bijis Latvijā vairākas reizes 90. gados. Tika spēlēts Jūrmala Lielupē marta turnīrs, tas bija tā kā neoficiāls sieviešu kauss sēdvolejbola. Viņš bija drusku jaunāks stātījā, bet bija draucis uz Latviju, bija skaties, viņi bija attīstījuši ļoti labi sēdvolejbolu Ukraina pēc tam ļoti labi. Tad Ukraina daudz vina, viņiem ir daudz medaļu un tas ir uz vietas. Pēdējais slaids. Liels pacientu skaits Ukraina kara rezultātam ar politraumu, amputācijām, neiroloģiskiem bojumiem, sāpēm,
psiholoģiskam sēkam. Pēc tā visa, par ko šodien bija runāts, tad akūta asiņošanas apstādināšana, evakuācija, operācijas, reoperācijas, akūta rehabilitācija, subakūta rehabilitācija. Tad pēc tam cilvēkiem būtu ar ko arī jānodarbojas. Tad sedvolejbols ir viena no iespējām. Ukraina paralimpiskā kustība ir labi attīstīta jau uz dotu brīdi. Sedvolejbols ir iespēja. Un kara politraumas rehabilitācijas mērķis ne tikai izdzīvošana vai funkciju atjaunošana, bet arī nākamais posms, tā ir dalība un regulāra piedalīšanās aktīvajā sabiedriskajā dzīvē. Te ir bilde par Bosnijas komandu, kā es teicu, no nulles viņi ir kļuvuši par pasaules labāko komandu un joprojām ir pasaules labākā komanda. Es ar nolūku nebiju ielicis nevienu video šeit. Tie, kas ir Rīga, var aizbraukt Olimpiskajā hallē. Šodien rīt parīt ir starptautiskas sacensības spēle Igaunija, Latvija, Lietuva, sedvolejbola. Ieja pa brīvu, reklāmā arī pa brīvu. Un tie, kas vēro online, ir ļoti daudz video, ja pameklēt vai nu World Paravolley vai Europe Paravolley. Ja, tad tur ir ļoti daudz video no sacensībām vai vispār. Paldies. Paldies Pāvilam Mustafinam par vērtīgo prezentāciju, par informāciju. Arī tad rīt parīt, aizparīt apmeklēt sēdvolejbolu. Paldies par ģeogrāfijas, vēstures faktiem paralimpiskā sporta kontekstā.